Cilvēki vienmēr ir interesējušies par vēsturi, un galvenais tas izziņas veids ir vēsturisko objektu izpēte. Tomēr daudzi no vēsturiskajiem objektiem līdz mūsdienām nav saglabājušies vai ir nozaudēti. Ar jaunas tehnoloģijas palīdzību ir iespējams atrisināt šo problēmu – vēstures un arhitektūras pieminekļu zaudējumu. Mēs varam izveidot objektu virtuālu rekonstrukciju, dodot cilvēkiem iespēju redzēt zaudētus vēsturiskos objektus 3D modelī. Sākumā ir nepieciešams apkopot informāciju un saprast, kā izskatījies šī arhitektūras pieminekļi. Tālāk, izmantojot 3D modelēšanas programmatūru, tiek radīts objekta modelis, tā vide un tiek izmantoti sarežģīti materiāli šeideri. Mēs, komanda, kas pārstāv centru jaunībā, kā vēsturisko pieminekli izvēlējamies vienu no ievērojamākajām vietām Daugavpils pilsētā – Dinaburgas pilī. Konkrēti, tas pirmo realizāciju, kas daļēji sastāvēja no koku materiāliem. Mūsu virtuālo rekonstrukciju esam radījuši Blenderā 3D. To var izmantot attēlu vai videoklipu renderam, un leju pielādējot to īpašajā programmā, jūs praktiski varat staigāt pa pili, bet izmantojot virtuālas realitātes tehnoloģiju VR, ir iespējami burtiski ienert Dinaburgas pils atmosfēra. Un tagad mēs vēlamies jūs iepazīstināt ar mūsu videoklipu.